Esiet sveicināti, cienījamie novadnieki. Jāsaka, šī gada rudens ir brīdis, kad ir pabeigta kapitāla sabiedrību reorganizācija, un, protams, iedzīvotājiem ir gana daudz jautājumus, kurus centīsimies rast arī atbildes. Mani sauc Haralds Burkovskis, esmu Ropažu novada pašvaldības domas priekšsēdētājas vietnieks. Savukārt uz sarunu šodien esam aicinājuši divu kapitāla sabiedrību vadītājus. Tā ir Ineta Dedela. Labdien, Ineta! Iepazīstiniet ar sevi, un jūs esat? Tātad es esmu Ineta Dedela. Esmu Garkalnes inženiertīkla valdes locekle un pārstāvēšu tātad ūdens saimniecību mūsu novadā. Par to mēs pēc brīža noskaidrosim, un mūsu sarunai pievienojas arī Aigars Vītols, kurš ir kapitāla sabiedrības Vilkuma vadītājs. Labdien, Vītola kungs! Labdien! Man sauc Aigars Vītols, un esmu pašvaldības kapitāla sabiedrības Vilkumas valdes loceklis. Viens no galvenajiem jautājumiem, par ko cilvēki tiešām ir interesējušies, kas tad mainīsies viņu dzīvē pēc tam, kad šī reorganizācija būs pabeigta un daļa komunālo servisu un komunālo pakalpojumu faktiski nonāks citu, lielāku kapitāla sabiedrību pārvaldībā. Kas mainīsies cilvēkiem? Tātad vienkāršam cilvēkam mainās rēķina saņemšanas kārtība. Ja līdz šim saņēma vienu rēķinu, tad tagad tie būs divi rēķini. Viens būs par ūdeni, otrs būs par komunālajiem maksājumiem. Par ūdeni būs jāmaksā uz Garkalnes inženiertīkliem, par siltumu uz Vilkmi. Tātad par ūdeni būs jāmaksā privātu māju īpašniekiem uz Garkalnes inženiertīkli un mājām, kurām nav lielie ievadskaitītāji. Tātad visā novadā privātu māju iedzīvotāji maksās tieši Garkalnes inženiertīkliem. Tā faktiski ir viena izmaiņa. Attiecībā uz daudzdzīvokļu ēkām, iespējams, ka daudzi tur zina vai nezina, kāds viņiem tur tas ievads tur tajā mājā ir, tur acīmredzot arī šī kārtība. Teorētiski tas paliek kā līdz šim, bija saimniekā, nekas pagaidām nemainās, bet mūsu mērķis ir tuvākā nākotnē. Teorētiski uz nākošo gadu mēs plānojam ieviest budžetā izmaiņas un paredzēt, lai nomainīt visus, uzstādīt jaunus ievadskaitītājus. Tātad iedzīvotāju ērtībai, lai būtu viens rēķins. Un kā iedzīvotāju dzīvi mainīs tas, ka Vilkme tagad pārņem daļu funkciju? Vītola kungs? Pēc reorganizācijas praktiski visas novadā esošos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pāriet Vilkmes pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā. Un attiecīgi tas, kas ir saistīts ar pašvaldības teritoriju uzturēšanu, ceļu uzturēšanu un apgaismojumu, tas pāriet uz pašvaldības kapitāla sabiedrību Garkalnes komunāla serviss. Ja mēs skatāmies uz to, kas ir saistīts ar iedzīvotājiem, primāri tā ir dzīvojama māju pārvaldīšana. Mainīsies apsaimniekotājs, ja? Tātad mainās. Pats galvenais varētu pateikt, ka mainās ļoti minimāli. Mainās tātad apsaimniekotāja nosaukums, bija pašvaldības aģentūras saimnieks daļai, tagad būs turpmāk pašvaldības kapitāla sabiedrība Vilkme, tas ir viens. Var pateikt, ka nemainīsies klientu apkalpošanas vietas, tās paliek tajās pašās vietās, tātad cilvēki, kuri pieraduši iet un kaut ko uzzināt par savām ēkām, par pārvaldīšanu, par apsaimniekošanu, ies tieši turpat, kur gāja. Tātad šeit Stopiņos uz institūta iela 30. Un Ropažos turpat Silakrogā Priedes 5. Tātad tas praktiski nekas nemainās. Nemainās arī telefona numuri, uz kuriem zvanīt. Vienīgais varbūt, kas mainās, tas mainās e-pasta adrese, jo tās bija saimnieka e-pasta adreses, turpmāk būs Vilkmes, kur nodot skaitītāju rādītājus, kā sazināties, un, protams, arī pati mājaslapa, kur meklēt kaut kādu informāciju. Kas mainās privātu māju iedzīvotājiem mūsu novadā līdz ar kapitāla sabiedrību reorganizāciju? Privātu māju praktiski nemainās nekas. Izņemot varbūt to, ko Inete jau teica, saistībā ar no kā viņi saņems turpmāk rēķinus par, ja viņiem ir pie centralizēta ūdens un kanalizācijas pieslēgums. Jo turpmāk viņi šos rēķinus saņems no Garkalnes inženiertīkliem. Ja mēs runājam par to, kas mainās cilvēkiem, ja viņi vēlas kaut ko pieteikt saistībā ar teritorijas sakopšanu, tad es saprotu, tas ir Vilkmes pārziņā? Nē, nav. Ja šeit teritorija visa dalās tādās divās daļās. Viena daļa teritorijas pienākas pie ēkām. Tās ir
daudz dzīvokļu māju teritorijas, kas ir pieguļušā teritorija, attiecīgā par šo teritoriju daļu atbild pārvaldnieks vai apsaimniekotājs, un tas ir vilkme. Un tad, protams, kā jau visur teritorija, kas pienākas pašvaldības, tad par šo teritoriju, ja kāds kaut kādu informāciju gribēs sniegt, ja redz kaut kādu tur trūkumu vai uzlabojumus, tad par šīm teritorijām kopā apsaimniekos tad pašvaldības kapitāla sabiedrība Garkalnes komunāls servis. Jā, bet jāsaka, mums novadā netrūkst arī gana daudz privātu ceļu un privātu ielu, un iedzīvotāji ir pieraduši pie tā, ka varēja zvanīt uz kapitāla sabiedrību, piemēram, pieteikt grēderu pakalpojumu par maksu, protams. Vai šī kārtība kaut kādā veidā mainās, vai arī turpmāk varēs izmantot šos te kapitāla sabiedrību tehniskos resursus, arī tātad par maksu, lai sakoptu vienu vai otru lietu? Jo primāri šis resurs, kas kapitāla sabiedrībās ir, tas ir paredzēts pašvaldības teritoriju un ceļu uzturēšanai. Un atkarībā no tā, cik ir šis resurs, kurā brīdī ir brīvs un pieejams, tad tiek arī sniegti tādu pakalpojumu, ko vēlas kaut kāds iedzīvotāji vai kāds cits kapitāla sabiedrības. Tā kā iespēja tāda būs arī turpmāk, un tikai, tas ir, kā es teicu, atkarīgs no resursu pieejamības. Jā, bet tas, kur vērsties, vai tas kaut kādā veidā šobrīd mainās? Jo, kur tad man tagad par to greideri interesēties? Jā, tas ir jāraksta uz info@garkalnes.es, Garkalnes komunāls servis, jāpiesaka vieta, laiks, vēlamais darbs, kāds ir, kādu vēlas. Tāpat mājaslapā ir pieejama arī telefona numurs, kuriem zvanīt. Un tad tiks savienots, un tad var sarunāt jau konkrētāku laiku, vietu un iespējas vispār, vai ir iespējas kaut ko tādu darīt. Mājaslapa ir vienkārši www.vilkme.lv. Jā, tad vilkmei vajag garkalnes.lv, tas ir Garkalnes komunāls servisam. Protams, vēl viens jautājums ir par šiem lielajiem infrastruktūras tīkliem, kanalizāciju un ūdensvads. Informācijai, kas mainās tiem, kas tagad izvēlēsies pieslēgties centralizētiem ūdensvadam vai kanalizācijas tīkliem. Tad ir jāvēršas tagad Garkalnes inženiertīklos. Obligāti jāsazinās ir ar mūsu tehnisko direktoru, jo katrs pieslēgums ir individuāls un viņš ir sākumā jāizvērtē, lai pēc tam tālāk sniegtu tālākās, darbības, kas ir jāveic. Primāri jāsazinās ar tehnisko direktoru Sandi Pilaci. Bet pats galvenais, ja ir vēlme to darīt, tad ir jāvēršas pie mums uz Garkalnes inženiertīkliem. Kas ir jāņem vērā tiem cilvēkiem, kas izmanto šos individuālos kanalizācijas risinājumus? Varbūt ir vērts atgādināt par tātad šo te individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru. Jā. Un kas tur mainās vai nemainās, un kāpēc tas ir svarīgi? Tātad līdz šim mēs Garkalnes inženiertīkli apkalpoja Garkalnes teritoriju, bet tagad pēc stopiņu pievienošanas arī stopiņu teritorija nāca klāt. Un, arī tātad decentralizēto kanalizācijas sistēmu arī pašvaldība mums ir deleģējusi veikt uzskaiti, reģistrāciju, bet nākotnē mēs arī plānojam jau arī fiziskas pārbaudes veikt, tā kā pagaidām tikai reģistrācija, bet arī jebkurā gadījumā tas ir jāvēršās pie mums uz Garkalnes inženiertīkliem. Pats galvenais, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē. Jāreģistrē, tātad mūsu darbinieks izsūtīs visiem iedzīvotājiem vēstules, aicinās reģistrēties, tad tālāk pēc tā, kā cilvēks būs saņēmis aicinājumu, tad, ja tiešām uz viņu tas attiecās, un arī, jaunbūvēm, nosūtot informāciju vai piezvanot mums uz biroju, tiks nosūtīta pretī veidlapa, kur būs jāizpilda, kurā būs jānorāda visa informācija par ierīci, kura tiek uzstādīta. Tad, saņemot to veidlapu, tiks izstrādāt paziņojums par izvešanas reizēm, tur saskaņā ar MK noteikumiem, tātad izvešanas reizes, un tad tas arī būs tas paziņojums, kurš teorētiski būs vajadzīgs pie nodošanas eksploatācijā būves. Jā, un saistībā ar to, par ko tikko runājām, ir lielais jautājums, kur meklēt, piemēram, asenizatoru pakalpojumus. Tos, kas ir pieejami novadā. Protams, var izmantot sludinājumu portālu, bet arī pašvaldības kapitāla sabiedrības šādu pakalpojumu sniedz.
Kur tad tas tagad būs atrodams? Asinizātora pakalpojumi ir visi pieejami mūsu Robežu novada pašvaldības mājaslapā. Visi reģistrēti asinizātori. Ne mazāk interesi, protams, cilvēkiem ir arī par viedo skaitītāju uzstādīšanu, vai tos kaut kādā veidā īpaši var pieteikt, un kas tur būtu jāņem vērā? Tur ir jāsaprot, ka viedos ūdens skaitītājs daudzdzīvokļu mājās var uzstādīt tikai tādā situācijā, kad dzīvokļu īpaši kopības ir lēmušas par to, un tātad tos var uzstādīt tikai visai mājai vienlaicīgi. Jā. To nevar uzstādīt viens dzīvoklis, individuāli viņš var uzstādīt kaut kādā veidā, bet tas, protams, nedod to efektu. Tātad ir mājai jāsanāk kopā, jālem, un tad pēc iedzīvotāja lēmuma arī tiek uzstādīti šie skaitītāji, un attiecīgi tas nozīmē, ka pēc tam automātiski vienotā laikā tiks tie skaitītāji nolasīti, tiks salīdzināti ar kopējo mājas skaitītāju, un attiecīgi tiks daudz precīzāk uzskaitīti visu ūdens patēriņu. Ūdens patēriņa tā precizitāte veidojas tur, ka visi skaitītāji tiek nolasīti vienā laikā. Jo pašlaik, protams, nolasa katrs, kurā brīdī ienāk tā doma galvā, jo 3 dienu laikā to var darīt. Un ja mājas kopība ir vienojusies par šādu tehnisku inovāciju, kas vienkārši atvieglo dzīvi, tad ir ļoti vienkārši jāgriežas pie ēku pārvaldnieka, tas ir pie Vilkmes, ja tā ir daudzdzīvokļu māja, kur mēs apsaimniekojam. Un attiecīgi tad to lem, un Vilkmei organizē visu uzstādīšanas un organizē vispārējos darbus. Un kurš nolasīs? Automāts tiek nolasīts speciālā programmā, un attiecīgi no tā tiek ģenerēta rēķini. Tā kā nolasīs Vilkme, apsaimniekotājs to dara, protams, visu. Ja mēs runājam par rēķiniem un apmaksas kārtību, vai arī šajā ziņā kaut kas mainās? Bankas, banku kontu numuri, apsaimniekotājs, skaidrs. Tātad ir vai tagad viena kapitāla sabiedrība vai otra, bet vai mainās kaut kas, kas jāņem vērā iedzīvotājiem? Ja mēs runājam par rēķiniem, varbūt es sākšu tad pirmkārt par rēķinu izrakstīšanu. Rēķinu izrakstīšanā pilnīgi nekas nemainās. Rēķini tāpat tiks sūtīti elektroniski uz e-pasta adresēm. Un attiecīgi tiem cilvēkiem, kas ir reģistrējušies, ka viņi grib saņemt papīra formātā, viņi arī saņems papīra formātā, vēstules veidā vai paskastītē. Tātad, kas ir svarīgi, saprast, ka rēķinus izrakstā no programmas un attiecīgi, lai cilvēki pievērš uzmanību, ka tie rēķini nāks tieši no tās pašas programmas, kā nāca iepriekš. Lai ņemot vērā mūsdienas tās situācijas, kad notiek daudz visādas veidu krāpšanās, tad cilvēkiem vienkārši, ka tas nekas nemainās, tā situācija pilnīgi tieši tas pats. Ja mēs runājam par apmaksu, tad par augustu, tagad septembrī iedzīvotāji vēl maksās uz izrakstītiem rēķiniem, ko izrakstīs saimnieks. Tur līdz 27. datumam viņi to visu var izdarīt. No 27. datuma, tad jau par septembri mēnesi, tad nāks, ko rakstīs ārā jauns rēķins, tie tiks izrakstīti oktobrī līdz oktobra vidum apmēram. Tātad par septembri tur jau būs Vilkmes rekvizīti, Vilkmes konti, un tur jāpievērš uzmanību, ka konti ir nomainījušies, būs jauni konti, un cilvēkiem attiecīgi tam ir jāpievērš uzmanību, ka tas būs rēķini jau uz citu kapitāla sabiedrību. Tātad iedzīvotājiem jāpievērš uzmanību tam, ka Vilkmes rēķini būs jāapmaksā uz citu bankas konta numuru, un veco maksājumu uzdevumu īsti izmantot vairs nevarēs. Nedēļas kundze, vai kaut kas mainās arī jūsu pārziņā esošu jau pakalpojumu rēķinu apmaksā? Tāpat tās aicina visus iedzīvotājus pievērst uzmanību saņemtajiem rēķiniem, jo teorētiski visa informācija būs uz rēķina. Tātad visi jaunie bankas konti būs norādīti, uz kuriem būs jāpārskaita, tātad, un nosaukums mainīsies. Tātad vairs nebūs PA saimnieks, bet Garkalnas inženiertīkla. Tāpat tās arī Vilkmei arī jāpievērš uzmanību tiem rēķiniem. Un norēķinu kārtība tāpat tās kā līdz šim var maksāt caur internetbanku, un būs arī, iespēja apmaksāt rēķinus pasta nodaļā, bet, cik man zināms, līdz šim pasta nodaļā nebija nekāda maksa piemērota iedzīvotājiem, bet tagad būs tā, ka par vienu maksājumu būs jāmaksā 50 centi. Robežu novadā runā, ka skaitītāja rādījuma iesniegšana varēs tikt īstenot arī ar lietotni Bill.me. Vai tā ir patiesība? Es jau reģistrējos, bet nesenāk. Jā, septembrī praktiski būs iespējas
visiem tiks daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem izsūtīta informācija uz e-pastiem, kad iespēja reģistrēties ir, un tas būs vēl viens veids, kur pirmkārt nodot skaitītāju rādītājus, un otrkārt arī var maksāt caur viņiem. Bet, kā jau šeit teica, iespējas maksāt ir gan bankā, gan pastā, Latvijas pastā, gan caur Bill.me, un cilvēkiem vienkārši jāpaseko līdzi ir par komisijas maksu, un jāskatās, kur tas viņiem izdevīgāk ir. Vēl viena lieta, kas skar iedzīvotājus novadā, un tieši tas attiecas uz daudzdzīvokļu mājām, siltumtarifu izmaiņas. Un, protams, iedzīvotāji mums ir lūguši labāk izskaidrot, kas tad pēc būtības notiks. Varbūt jūs varat ar piemēru palīdzību ilustrēt, cik lielā mērā šis te rēķins kļūs lielāks, vai kā tas mainīsies? Jā, tagad Doma ir apstiprinājusi jauno siltuma enerģijas tarifu Stopiņu pagastā tiem, kas pieslēgt pie centralizētajiem tīkliem. Un attiecīgi šis tarifs ir 92 eiro un 15 centi par megavatu, un droši vien tas arī maz ko izsaka, bet ja mēs paskatāmies, salīdzinām ar šī gada sezonu, kas jau bijusi, tātad pagājušā gada ziemas sezonu, tad šis tarifs vidēji ir pieaudzis par 10%. Mēs pēc fakta ņemam. Tātad attiecīgi, ja ziema būs tikpat silta vai tikpat augsta, apmēram tāda pati, kā bija iepriekšējā gadā, tad iedzīvotājiem jārēķinās, ka šīs maksājums par dzīvokli būs apmēram 10% lielāks nekā pagājušā gada sezonā. Tad caurmērā mēs varētu pieņemt tā, ja līdz šim, 2 vai 3 istabu dzīvokļu īpašnieks par siltumu maksāja, pieņemsim 120 eiro, tad šī gada sezonā ar tādiem pašiem apstākļiem 130 ar mazu astīti. Citiem vārdiem 10% pieliekam klāt jebkuram pagājušā gada rēķinam, kas droši vien, es ceru, ir saglabājies, un mēs vienkārši varam iegūt šīs te izmaksas. Ir arī var redzēt, ka, ja mēs, piemēram, salīdzinām tīri pagājušo gadu decembra mēnesi un šo tarifu, tad decembra mēnesī pagājušajā gadā iedzīvotāji Stopiņos maksāja vairāk, augstāku cenu nekā šis tarifs. Tā kā ir mēneši, kad, kā jau tu teici, tas atkarīgs tomēr no siltumā, no ziemas klimata apstākļiem vispārējā. Tā kā, mazliet dārgāk jārēķinās, bet, netik būtiski. Bet tomēr tas ir manā skatījumā, kas ir svarīgi pateikt, pārējot uz siltuma tarifs mainījās tāpēc, ka mēs esam pārgājuši uz jauniem siltuma avotiem, tātad uz šķeldu. Mēs esam uzbūvējuši 3 jaunus šķeldu katlamājas un 1 jaunu granulu katlamāju. Un primāri jau tas ir garantija par to, ka neatkārtosies 22. gads, kad, piemēram, 1 megavats maksāja pat 400 eiro, tātad, jo ņemot vērā ka to gāzes deficītu. Tāpēc šis ir tāda garantija, ka tas ir stabils tarifs un tas ir vietējais resurss, un attiecīgi tad iedzīvotājiem ir tāda garantija, ka pakalpojums nesadārdzināsies vairākas reizes kādā brīdī, mēnesī, februārī vai vēl kaut kad. Jāsaka, mēs vairāk kārt esam pieminējuši Stopiņu pagasta daudzdzīvokļu un privātmāju iedzīvotājus, bet jautājums ir, vai kaut kas mainās iedzīvotājiem arī Vangažos, Garkalnē, citiem vārdiem, kur arī šī situācija kaut kādā veidā ar kapitāla sabiedrību reorganizāciju iespējams ietekmē, iespējams nē. Kā jūs atbildētu? Vangaža pilsēta pēc reorganizācijas arī tika pievienota pie Garkalnes inženiertīkliem. Teorētiski nekas nav mainījies. Vienīgais tieši tāpatās, kā, teiksim, arī Stopiņiem tagad mainās rekvizīti un pakalpojums sniedzējs un rēķina izrakstītājs. Tieši tā. Skaidrs, Vilkmes gadījumā? Jā, Vilkmes gadījumā arī Vangaža daudzdzīvokļu mājas ir pievienots Vilkmei jau no 1. jūlija. Attiecīgi ir e-pasts atsevišķs, kas ir vangaži@vilkme.lv, kur iedzīvotāji var vērsties un ar saviem jautājumiem. Un attiecīgi arī rēķinos jau, ņemot vērā, ka tas jau ir no jūlija, tas jau ir vairāks mēnešus, iedzīvotāji jau pieraduši, tur ir, protams, ir rekvizīti citi, bankas konti citi, bet iedzīvotāji jau maksā. Ja mēs skatāmies uz robežiem, tad tur nemainas pilnīgi nekas, robežu un uz Garkalnu arī nemainas nekas. Attiecībā uz ūdens saimniecību robežu un Garkalni? Robežus mēs neapkalpojam, bet Garkalnē nekas nemainās. Viss paliek kā bija līdz šim. Un kas mainās vai mainīsies attiecībā uz siltuma tarifu pārējās mūsu robežu novada teritorijās? Tātad ne tikai Stopiņos, Garkalnē, Vangažos un robežos. Kādas ir šīs izmaiņas? Tātad Vangažu pilsētā tarifs paliek tāds pats kā iepriekšējā gadā. Garkalnes pagastā arī tarifs netiek mainīts. Robežu pagastā tarifs tiek samazināts vidēji par 2,5 līdz 3%, atkarībā no
katlu mājas un no ciemata. Un stopiņos pieaug par? Stopiņos pieaug apmēram vidēji par 10%. Garkalnes inženiertīklos Vangžu teritorijā tarifs paliek nemainīgs. Garkalnē tarifs paliek nemainīgs. Nu, tātad sarunas noslēgumā pavisam īsi svarīgākais. Mainīsies rēķinu saņemšanas kārtība, nebūtiski, bet mainīsies. Cilvēkiem jāpievērš uzmanību tam, ka rēķinus apmaksājot būs jāizmanto citi banku kontu numuri. Decentralizētās kanalizācijas reģistrācija joprojām ir obligāta un tiks veiktas arī pārbaudes. Siltuma tarifs, tie, kas par to tiešām ir interesējušies, caurmērā, ja mēs runājam par stopiņiem klientiem, stopiņos pieaug caurmērā par 10%. Katrs pats droši vien diezgan vienkārši var aprēķināt, cik daudz tas ir. Vai no jūsu puses vēl ir kas piebilstams, ko jūs gribētu, tā teikt, ar boldā uzlikt iedzīvotājiem kā informāciju? Varbūt tad vēl var piebilst stopiņu pagastu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ka ņemot vērā, ka pārējām uz tām jaunajām sistēmām un apvienojamies grāmatvediski, tad, ja rēķini mazliet kavēsies, nekā viņi parasti pieraduši saņemt, tad varbūt, lai neuztraucas, bet, ir paredzēts, ka līdz 20. datumā mēs tiešām tos izsūtīsim. Tā ir patīkama sajūta, ka rēķini nenāk. Tas nav tik vienkārši, jo ļoti daudz iedzīvotāji prasa, zvana, un ja nav atnācis tieši tādā dienā. Dedalskundze, ko jūs uzsvērtu? Tieši tas pats. Rēķini arī varbūt kavēsies nākamajā mēnesī, bet jebkurā gadījumā mēs aicinam klientus, jebkuru jautājumu gadījumā zvanīt mums uz Garkalnes inženiertīkliem. Mēs vienmēr būsim atvērti un sniegsim visu informāciju, kas mums ir pieejama. Liels paldies! Savukārt visiem Ropažu novada iedzīvotājiem atgādinu, ja jums rodas papildu jautājumi, jūs varat zvanīt nevien kapitāla sabiedrībā, bet arī vērsties pie pašvaldības. E-pasts ir viena no formām. Izmantojiet adresi medija@ropaži.lv, lai uzdot savu jautājumu, un, kas zina, varbūt jau pavisam drīz taps jauns video, lai atbildētu uz to, kas saista jūs. Paldies šajā dienā, es saku vilkums vadītājiem Aigaram Vītolam un Garkalnes inženiertīkla vadītājai Inetai Dedalē. Paldies par sarunu! Paldies!